Pienācis laiks astroloģiskai prognozei nākamajai nedēļai. Vārds Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Šonedēļ mēs dzīvojam laikā, kad beigs darboties daži saspringti aspekti. Neskatoties, ka septembris vispār nav sevišķi mierīgs laiks, un mēneša vidū 19. datumā darbosies diezgan spēcīgs sagraujošs aspekts, kurš pirmokārt traucē mūsu dažādas sadzīves tehnikas darbībai. Taču šonedēļ ikdienas dzīvē darbosies smalkāki aspekti, kuri ir ļoti dažādi un pirmokārt orientē mūsu informāciju un motivē mūs mainīties ar informāciju. Šodien, trešdien, darbosies un darbojas jau ļoti harmonisks aspekts, kurš dod ļoti pozitīvas emocijas, kontaktējot ar draugiem, ar interesantiem cilvēkiem. Piektdiena ir diena, kad arī mēs kontaktēsim, bet piektdien aspekts motivēs visus vienoties un darīt kaut ko kolektīvā vai draugu kompānijā. Un svētdiena ir diena, kad Merkurs ir ļoti aktīvs un līdz ar to mēs varam arī kontaktēt, arī sarunāt ar draugiem kaut ko vai strādāt pat ar informāciju. Bet, ja jums ir bērni, tad izmantojiet šo dienu, lai organizētu kaut kādu pasākumu, un tas būs visiem tikai uz labo. Un tad viss notiek. Visu labu! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!